Tumšā Tumšā laboratorijas stūrī tika radīts kaut kas slēpts. Tas bija pirmais vispārējais mākslīgais intelekts, spējīgs domāt un mācīties kā cilvēks, kā pārcilvēks. Pilnīgi noteikti var teikt, tur atradās nākotnes spēks. Bet konkurentu pavediens noķēra, un tā sākās spēle, kurā likmes bija pasaules mēroga. Tā bija augstākās klases stratēģijas skatuve bez joka. Klausies, Vakar dzīvoklis prekļuvis sistēmām kompromitētām, kiberakcija finansēta ar 10 bitcoin monētām. VPN ir pieslēgts, lai ielaušanās ir bez pēdām un samazinātu riskus pēc tam tikt apsūdzētam. Sajūta tāda, it kā šī būtu misijas svēta. Mērķis ir viens, nokopēt jaudīgu modeli, kam slepenais nosaukums ir Aristotelis. Mapes tiek atvērts viena pēc otras, sākumā devu, pēc tam kora un data. Download ir pabeigts, viss saglabāts diskā, žurnālu faili ir tīri, pēdas paliek minimāli. Bet citā telpā pretējā ēkā krāsā zilpelēkā, speciāla operācija drīz stāsies spēkā. Izlūkošanas dati un koordinātas rokā, mērķis netiek izlaists no redzes lokā. Operācija tiks veikta ar stingru taktisko plānu, ar precīzu un ātru iebrukumu raksturot kā filigrānu. Plāns pāriet darbībā, taktiskā grupa jau ceļā, sadarbība cieša, viņi zina, kurš dzīvoklis tieši. 3, 2, 1, aiziet! Spēcvienība lēni no jumta gar ēkas sienām slīd, pēkšņi logas stikls plīs, čembas uz grīdas krīt. Tas bija negaidīt, viņš ir citā istabā, dators izslēgts, disks ar lūgzdēm, skript ir šifrēts. Volatilā atmiņa ir tīra, tik līdz tiek atslēgta strāva. Būs jālec ārā pa toaletes logu no otrā stāva. Tur logs ir šaurs, lai izspiestos tam cauri. Loga rāmī nagla, kuras skrāpē mugurā, tas nu dien nav jautri lēciens. Hop, kritiens, atsitiens pret zemi ar pauri. 100 metru sprints, sirds kā bungas sit. Viņš savā izveicībā spēcvienības plānu pārsit. Skrējiens līdz stāvvietai, gāze grīdā, riepas izpolē uz vietas. Spēcvienība vēl nezin, ka viņš ir izkļuvis ārā. Šis notikums ir kā no Jamesa Bonda repertuāra. Pulkstenis rāda vakarā 9:30, ātrums aug 80 līdz 160. Apgriezieni tahometrā 9x10, un lai būtu 1000 sareizini vēl ar 10. Nepamanīts līkums un mašīna izslīd, spoguļos sarkanzilās gaismas atspīd. Spēcīgs trieciens ar sāniem pret sienu, airbagi izšauj, saloks pilns ar dūmiem. Jālien ārā un jāskrien uz krūmiem. Te pēkšņi stād! Rokas augšā, lai es tās redzu! Uz zemes guļus ar seju uz leju. Roku celš klik, klak! Spēle ir galā!